Andra Kiviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Mūsu atbalsta Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Tas ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kur specifikācija ir darbs ar kredītu apvienošanu, jeb darbs ar esošo kredītu līgumiem. Aicinu ikvienu apmeklēt lkpp.lv un pievienot esošos līgumus, lai samazinātu esošo procentu pārmaksu, ikmēneša maksājumu un termiņu. Nevelc garumā, jo kreditori aprēķina procentus pa dienām. Ņem vērā, pat ja tev ir tikai viens kredīts, arī tad tu vari gūt būtisku ietaupījumu. Piedāvājums, ka ir saimnieciskas darbības veicējiem. Un šodien pie mums ciemos ir Ogres novada domes vadītājs un militārās tūciņas instruktors Egils Helmans. Sveicināts. Un, mīļie draugi, es jau pirms raidījuma izbaudīju savu sādes, ka tas darbojās un es nevarēju izdarīt neko, ja? Tā kā tas nav izrunāts, ja kā liekas, nu jā, viņam tur 9 instruktoru diplomu, viņš tāds staigā, tāds mierīgs, liels. Nelieciet viņam nekad rokas klāt. Un ar ko es gribu sākt mūsu sarunu, jā? Nu, tev ir tātad 9 instruktoru diplomu un tur ir ļoti ilgi būtu jāstāst, kur tu pasaulē esi bijis un kam tik tu neesi vadījis seminārus un pats arī tu esi beidzis daudzas skolas. Bet vēl tagad izrādās Egils Helmans savās mājās vada tūciņas kursus Ogrē, kur pirmo reizi sabiedrības atzinību iemantoja Ogrē. Tātad 90. gadu pirmajā pusē sekmīgi palīdzot aizstāvēt mazos un ģimenes biznesus no tolaiku bandītu un reketieru uzbraucieniem. Pastāst, kas bija jādara 90. gados? Atbrauc bandīti, pēc doļas atbrauc. Mazais vidējais uzņēmējs un pēkšņi parādās Egils Helmans. Ko tu saki bandītiem? Kā ar viņiem vispār varēja tikt galā? 90. gados bija tāda lieta, kad valsts struktūras viņas sabruka, un mēs jauni puikas, kas bija trenējušies, kas bija mācījušies visu mūžu, mēs stājāmies zemesardzē. Un 19 gados, jā, mums nācās cīnīties pret bandītiem. Tā bija tāda, ikdiena. Bet ko jūs darījāt tieši? Ir tā kā filmās atbrauc ar kantaino Mersi, kur ir mūsu doļa, kas nepatīk, kto tur glavnī. Kā tas notikās? Ko jūs teicāt? Viņi taču arī noteikti ir. Jā, jūs esat slikti puikas, jums jābrauc mājās. Jums jābrauc atpakaļ uz Rīgu. Un ko viņi? Viņi kāp mašīnām brauc atpakaļ uz Rīgu. Kāpēc? Kāpēc no Peristrielka? Viņi laikam saprata, ka viņi tomēr ir slikti puikas un viņi Ogres novada uzņēmējiem grib darīt kaut ko sliktu, tāpēc viņi brauc atpakaļ. Bet bandīti arī tajā laikā bija kaut kādi bijušie sambisti, tev ir specialitāte sambo, vai ne? Sporta pedagoģijas akadēmijā. Viņi taču arī bija visādi bijušie bokseri un džudisti un sēdējuši, un kāpēc viņi jūs tā uzreiz baigi ņēma galvā 90. gados? Tāpēc, kad ieklausījās jaunās cilvēkos, viņu vārdi likās pilni ar pārliecību. Jā, es saprotu. Jo galvenais jau, ko tu pasaki, vai tavs teksts ir piepildīts ar pārliecību, ko tu saki. Ja tu pasaki pietiekoši stingri un skaidri, tad visiem viss ir saprotams. Viņi uzreiz nav pušini, uzreiz viņi nav pie tušāras, ka viņš tā aizbrauc vienkārši. Nebija tā, ka tomēr fiziskam kontaktam jābūt kaut kādam, Ir arī bijis arī fizisks kontakts, bez tā jau arī nekad neizpalika, bet tā bija tā ikdiena. Valsts, starp citu, zemesardze bija tas reālais spēks, kas palīdzēja, uzturēja kārtību lauku teritorijā. Un varbūt tās nevienmēr visu darīja pēc likuma. Ja. Tur bija, protams, dažas atkāpes, bet zemesargi bija vienīgie, kas bija nolikti pretī tām augošajām bandītismam, kas bija visapkārt. Un tāpēc savā laikā, kad zemesardze nolēma apkarot, patiesībā apkaroja veselu tautas kustību. Ja. Jo pagastos jau nebija tur nekādas policijas patruļas. Zemesargi bija tie, kas reāli uzturēja kārtību un drošību. Tā kā viņi paši patrulēja, tur apzaka lauku sētas, zemesargu palīdzību daudz ko novērs un viņi arī uzturēja kārtību visā teritorijā.
Žēl, protams, kad bija tādi kā Valdis Ģirds Kristovskis, kas pēc tam nāca un likvidēja šādu kā zemesardzi. Un, esam tur, kur mēs esam. Dotajā brīdī mēs saprotam to, ka bez zemesardzes mēs nekā, bet mēs nevaram vairāk iedot tiem vīriem, kas tajā laikā bija zemesardzē, iedot šo te ticību. Jo zemesardzē valdēja absolūta ticība par Latviju, par mūsu valsti. Tas bija reāls spēks. Reāls spēks, ko mēs paši iznīcinājām. Mēs sāka visādas versijas domāt par to, ka tagad mūsdienās karos tikai speciāli uzdevuma vienības, tur ļoti profesionāli. Jā. Bet zemesardze taču pastāv, kāpēc viņi iznīcināja? Viņi iznīcināja tādā veidolā, kāda viņi bija. Viņi bija daudz skaitliski, daudz vairāk un daudz nopietnāka struktūra. Ja. Viņu pārvērta daudz savādāk. Tā bija tie vīri, kas bija zemesardzē, viņi ļoti labi zina šo cīņu pret zemesardzi, kāda viņi bija. Un ļoti daudz vīri pameta šo zemesardzi. Mēs tiem runājam par telefonu un mazliet runājam par karu. Ja? Un tad bija pirmais cilvēks, kurš man pateica, ko darīt, ja tiešām Krievi nāk iekšā Latvijā, saucamajā X stundā, jo līdz šim man nenormāli kaitina tas, ka pa televizoru ir kaut kāds varas pārstāvs, kurš saka, un mums katram ir jābūt gataviem un jāzina, kur doties. Un es saku, kur tad doties? Kas mums ir jāzina? Un ir svarīgi, lai mēs visi kopā varam izdarīt un pretoties, un mums būs jāsadodās rokās un pašiem jādod pēcpars, kā. Un tad es prasīju tev pa telefonu, teicu, kā dodies uz tuvāko armijas vienību. Tad brīdī, kad Krievi nāk iekšā, pirms tam kaut kur nogādājot ģimeni. Bet es to tomēr prasīšu vēlreiz. X stundu tagad pienāk, Krievi nāk iekšā Latvijā. Es dzīvoju Imantā, dzīvoklī. Kur man iet? Ko man darīt? Tev ir jāmeklē pirmā vai zemesardzes vai karavieru vienība, kurai tu vari pievienoties. Un, es neredzu citu izēju. Es neredzu izēju ne Suvola koridors, neko. Es neredzu, kad mēs... Man ir Ukrainas pieredze. Es esmu kara sākuma daudz braukājis par Ukrainu. Es redzējis, kā tika apšaudīti visi tie autobusi, kas mēģināja izmukt no pilsētām, kuras tika aplenktas. Un varbūt tās mums šeit tagad liekas, kad karš mūs neskars. Daudz, kas apraksta Bučā, viņi arī tā tieši par tās domāja. Es negribu, kad man sasien rokas uz muguras un nošauj pakausī. Un, latviešu tautas dziesmās ir labi pantiņi, kur ir viss pateikts. Suni kāva ceļmalā, karavīru karalaukā. Ja. Un tad mums pašam jāizvēlās, kas mēs gribam būt, suns vai karavīrs. Kā tev pašam ir sajūta? Tuvāko 3 gadu laikā varētu mēģināt Krievi ienākt Latvijā? Es domāju, ka to nevar pateikt, neviens to nevar pateikt, ne Krievi, to nevar pateikt ne amerikāņi, to nevar pateikt neviens, kas to putru ievārīs. Un tā viņu doma bija tāda, ka viņi 3 dienās iekaros Kijevu, ir 3. gads. Ir 3. gads, ir milzīgs kritušo skaits no vienas un no otras puses, bet Krievijas propaganda turpina strādāt. Tā ir tagad tāda mašinērija, kas skalo viņiem smadzenes, un viņi tādā rindā iet tur, kur viņiem ir jāiet. Un, tā kā tas viss būs, tas, kas ir skaidrs, ka mums ir jābūt gataviem, mēs nevaram dzīvot, ja notiek tāds vājprāts tepat tās blakus, mēs nevaram dzīvot tādā mierā un pateikt, ka mūs tas pilnīgi var neskārt. Un mēs esam 5. pants, tas ir politisks lēmums, kurš arī jāiedarbina. Un, zinot mūsu politiķus un redzot viņu neizlēmību arī visādos jautājumos. Tas ap citu palika, tas ģenerālis, kas to pateica, tas viss tā palika karajoties gaisā. Viņš tiešām skaidri gaiši tā pateica, ka tas ir politisks lēmums un ka jāturās 3 sutkas ir apmēram pašiem, kas ir, man liekas, ļoti grūts uzdevums. Un tad pēc tam tomēr Baiba Brāže teica, ka nē, ka tā nav, ka NATO ir mūsu sabiedrotais un ka kaut kas ir pārprasts, bet pēc dažām dienām viņš pateica precīzi tāpatās atkal. Un tad tagad latvieši paņat, kā mums viens no lielākajiem panākumiem ir iestāšanās NATO, jo mēs neesam vieni,
Bet beigās sanāk, ka 3 diennaktis, kas ir ļoti ilgs laiks, mēs tomēr esam vieni. Andri, varbūt tas būs pat pāris nedēļas, vai tas būs pat mēnesis, tev neviens to nevar pateikt. Mēs redzam to, tas notiek Ukrainā. Mēs redzam, kā Ukraiņi krīt un cīnās arī pa mums. Mēs redzam, ka iespējams uz gadu vai vēl kaut kādu laiku apturēt atbalstu Ukrainai. Mēs redzam, ka tas notiek Eiropā. Mēs redzam, ka tas notiek Amerikā. Vai 5. pantu arī tāpatās nevar apturēt? Vai viņi arī neiedarbinās? Un tagad mēs būsim nospieduši, ka mums būs jākaujās 3 dienas un pēc tam 3 dienām kāda būs sajūta visiem, kad pateiks, ka nē, pagaidiet, mēs vēl padomāsim. Ja? Nu, tāpēc šis jautājums ir, protams, tie, kas, protams, domā, tas ir aktuāls. Nu. Ko darīt tiem vīriešiem, kas nav turējuši rokā ne Glock rokas pistoli, nekādu rokas pistoli, ne automātu, ne tur G36, ne AK-47. Ko darīt tādiem vīriešiem, kas nemāk šaut un kuriem ir bail? Jāiet uz zemesardzi. Patiesībā nav cita ceļa. Tev šīs iemaņas, mēs esam gadiem cīnījušies pret vīrišķību, cīnījušies pret militāro apmācību skolās, mēs pēc obligāto kara dienesta. Mēs esam domājuši to, ka tas mums vispār viss neskar. Tas 5. pants un mums vairs tas neinteresē. Tas nav pareizi. Mums primāri jādomā par mūsu valsts aizsardzību. Neviens cits nedomās, izņemot mūsu. Un ja pēc tam 3 dienām šeit visi būs padavušies, neviens mūs nenāks glābt. Tad viņi pateiks, ka viņi jau paši necīnās. Ko mēs glābsim? Tev nav ko glābt. Viņi jau necīnās. Tāpēc nav cita ceļa. Un šeit es domāju, ka braukājot uz Ukrainu un redzot to, redzot tos cilvēkus, kas cīnās, tu nekad nevari pateikt, kāds tas būs cilvēks, kā viņš uzvedīsies kaut kādā ekstremālā situācijā. Varbūt pat kāds no karavīriem vai tas, kas svaru zālē daudz var pacelt, viņam varbūt tās dvēseli būs papēžos, kāds mūziķis būs īstais karotājs. Tas ir viss atkarīgs no tā iekšējā gara, kāds tas ir. Mēs redzējām to stilu, kā tie Krievi tajā Ukrainā. Sākumā lido baismīgākais kvantums raķetēm, jā. Un tagad tur jau viss ir pašķīts, tad nāk iekšā kaut kāda bruņu tehnika, tanki, mauc tālāk, tad skrien veči ar automātiem. Kāds varētu būt scenārijs vai Latvijā? Kāds domājas, kāds vispār varētu būt scenārijs Latvijas gadījumā? Mauciens pa Daugavpilu, pa Lūdzi, pa Rēzekni, pa lielajām pilsētām. Es domāju, ka mēs esam tik maza valsts, ka tas notiek ļoti ātri un tāpatās ar desantu iemešanu visu pārējo un tā mūsu gatavība. Tā gatavības, diemžēl, neliecina ne par ko labu. Mēs skatāmies, cik ilgi mēs to žogu ceļam. Mēs netiekam galā. Tas žogs jau nepaglābs mūs, bet tā ir tā koncentrēšanās uz kaut kādu kopējo mēķi, izdarīt kaut kādu vienkārši darbu, lai no turienes nenāk iekšā šie bēgļi. Tā kā, mums, es domāju, ka tautai, pašai jāuzdod šis jautājums sev, ko viņš katrs darīs. Ja? Un jāmeklē atbildes uz to jautājumu. Mēs paglābties mēs varam tikai visi kopā. Mēs pa vienam nevaram paglābties. Un tādā veidā mēs plecs pie pleca cīnoties, mēs varam nosargāt savu valsti. Mēs redzējām to, ka NATO spēkiem ir daudz lielāks jaudas nekā Krievijai, nekā Irānai. Mēs redzējām to, ka uzbrukums uz Izraelu parādīja to, ka ja ir motivācija, ja ir gribēšana, 99% visas raķetes var notriekt, visu var apturēt. Mums jāprāt to, ka mēs arī vēlamies aizstāvēt savu valsti. Un tādā viena no problēmām ir to, ka tas ir gan jāmāc skolās, gan sabiedrībā. Par to visiem ir jāiestājās. Arī 4. varai. Pietiek graust savu valsti. Jāiestājās ir par to, ka mums ir vajadzīgi šie cilvēki. Un tie karavīri, kas ir karojuši, atceramies tos karavīrus, kas ir gājuši bojā Irākā, gājuši bojā Afganistānā. Tu arī pats brauc un dziedāji. Mēs saskāmies Afganistānā. Jā, uz koncertiem.
pateicoties viņu misijai, mums tagad šeit ir ārzemju karaspēks, pateicoties viņiem. Un savos laikos mēs komentāros rakstīja, tur kāds rakstīja, kad viņi tur ir okupanti, tur tādi un šitādi, vai ne, kad viņi arī tādi paši. Pateicoties viņiem, šeit ir sabiedroto karaspēks. Pateicoties šām misijām, pateicoties šiem karavīriem, tas viss ir noticis. Tā kā mums vajag to saikni stāstīt, vajag rādīt sabiedrībai, vajag skaidrot to, ja, ka karavīrs tā ir vērtība, vīrišķība tā ir vērtība, ja. Viņu nevajag apkarot. Ja. Parunāsim par tēmu, kā par tūciņas militāro instruktoru. Tu esi ļoti daudz, kur arī eksotiskās pasaules vietās pasniedzis nodarbības un pats esi visu kaut ko pabeidz Krievijā. Tu pat nevar uzskaitīt, tur taekwondo un sambo un tā tālāk. Ja? Man jautājums, vai pret nazi ir varianti? Es skatījos YouTube ļoti daudz video. Vienu video, kas ļoti smuki parāda, kā novirzīt, kā izlaust roku un nazis guļ un mētājās. Un ir otra veči, kas saka, tevi vienmēr ar nazi pa ļubomus sagriezīs. Ka pret nazi īsti variantu. Ja vienos nav piedzēries un tādā garā, ka ja tas ir normāls fizikas veids, ka pret nazi īsti nesagriezt, variantu nav, kā ir? Vienmēr ir varianti. Tu, protams, ja tev ir uzbruk kāds ar nazi, ja tu esi labā fiziskā formā, ir labāk aizmukt. Tas ir skaidrs. Bet varbūt tu esi ar mīļoto sievieti, tu esi ar saviem bērniem, varbūt arī kāds aizmuks. Viņš paglāpsies, bet kas ar sievieti, kas ar bērniem, vai tu esi ar vecākiem, vai arī kādu citu cilvēku, kurus ir jāglābi, vai kāds trakais ir parādījies ar nazi. Tas ir, es esmu daudz mācījies ar nazi, es esmu strādājis ar nazi un mācījies, un tam ir, cilvēka ķermenis ir būvēts tādā veidā, kad viņam muskultūra stiprinās pie cietā skeleta. Un ja jūs pareizi trāpat pareizajās vietās, īstajās vietās, tad tā roka atslābst un viņš ar viņu vairs neko neizdarīs. Tas nazis, pelnieki vienkārši ļangan tā roka rokās. Tā kā tas... Parastajās instruktāžās tas uzbrucējs, viņš tā tipiski dur vēderā, vai arī šitā. Bet tas ir kaut kāds asās kustības, kaut kāda izklupiena, kaut viņš nokrīt zemē un mēģina sagriezt. Tas ir situācijas ir dažādas. Cilvēks var novilkt jostu. Ja tev jostu, ja tu saproti, ka tu, piemēram, staigā džinsbiksēs daudz, tev jostā ir liels priekšā bļambaks, aptin tu rostu sev ap roku, un tu vari sist pa to nazu un izsist to nazu un satraumēt to roku. Ja? Nazis ir tā josta daudz garāka nekā to. Ja tev ir bīstami, tev kāds uzbrūk ar nazi, tu novelc mēteli vai tu novelc žaketi, vai ne, un tu arī viņu var likt priekšā, lai viņš sadur to žaketi, vai ne, tad mēģināt viņu satīt ar to. Tur ir daudz visādi varianti, ja, tā kā tu vari aizstāvēties, ja tev ir čemodāns, tu viņu var likt priekšā, ja tev ir lietas rakstos. Ja ar hūti, tad razlikt seja priekšā. Ar hūti arī, starp citu, ļoti bīstami var uztaisīt citiem, ja. Protams, tas ir, par to jātrenējās un jāmācās. Man ir bijis gadījums, kad man nācies ar cilvēku aizstāvēties, kas man uzbrūk ar nazi. Tas ir savādāk nekā dzīvē. Tu vari trenēties 101 gadu, vai ne, bet tagad tev jau reāls uzbrukums ar nazi, tu saproti to, ka viena nepareiza kustība un tavu vēdera sastāvu turēs rokās turēt. Tāpēc pirmais ir atbrīvoties. Tas ir pats grūtākais. Atbrīvošanās tāpēc arī, piemēram, kāpēc dod melno jostu? Melnā josta dod cilvēkam, kuram ir brīvas rokas. Ja tev ir brīvas rokas, tu uztaisīt brīvu, mierīgu kustību. Tas nozīmē, kad tādā ekstremālā situācijā tu domā. Cilvēka ķermenis ir tā, ka viņš saspringst un viņš paralizē ķermeni. Tev viņš paliekās ciets un tāds tu nevari miegā tu gribi skriet un tu nevari paskriet. Ja? Tāpat arī ir asās ekstremālās situācijās. Ja cilvēks ir trenēts un viņš pieredz, tad viņš brīvi var domāt un brīvi pieņemt lēmumus. Būtībā, ja nervi nav kārtībā, melno jostu dabūt nevar. Nē, tu vari dabūt tikai caurēju. Jā. Teiksim, 1 pret 3 ir varianti uz ielas. 1 pret 2 vēl ir, ja tu izkalkulē, kurš ir galvenais un ļoti labi viņi izslēdz. Viņi traucē viens otram.
tev ir Viņi tev apstājās, nevis visi trīs ir tev priekšā, bet tiešām viņi izaptojās tev riņķī. Nē, bet tā situācija tāda, ka tu nekad nedrīkst pieļaut, ka tev kāds izaptojās tev riņķī. Ja? Okay. Vienī brīdī, ja tev kāds ielens, tu saproti, ka tev jau jārīkojas. Tev jāsiti pirmajam. Cik vienkārši domāju, zin kā, reālajā dzīvē, viens tev situ, tomēr esi gājis pret viņu, ja tu uzreiz nezinu, tev tomēr paliek vēl viens, kur tu nekādīgi nevar kontrolēt. Tev tik un tā, ja tev ir, atceramies to, ka kāds ir vienmēr uzkūdītājs. Tev ir jāsaprot, kurš ir galvenais. Un jāsat pirmajam. Un, protams, tev ir tas, kas ja viņi tev mēģina uzbrukt, un viņi mēģina tev nodarīt pāri, vai tev un tavai ģimenei, vai ne, tev, protams, ir jāizstāvās. Tev jāiet kontaktā uzreiz ar to pirmo personu. Otlieta, tev, ja ejot kontaktā ar pirmo personu, tu stājies tā, lai tās pārējās pirmā persona traucē tām pārējām personām. Tu visu laiku izvietojies tā, lai viņas traucētu viņam. Un viņš viens otram traucē. Viņam ir ļoti grūti. Bet, ja tu visu izdari pareizi, un pirmā kustība ir pareiza, un tu esi salauzis viņam kādu roku vai kaut ko citu, tad tie pārējie, ja viņi, protams, tas ir tāpatās kā cilvēks, kas uzbruk ar nazi, un tad, kad viņam izsit nazi, viņš ļoti vēro, kāds nazis izkritis, un viņš ir pazudis. Viņš vēro viņam pakaļ, tāpēc, kad viņš psiholoģiski zaudējis ļoti svarīgi ieroci. Tāpat arī tie uzbrucēji, ja viņi iet līdzi kādam līderim, un ja tas līderis ir neutralizēts, tad viņi vairs nav cīnītāji. Laikam jāstri par tām vietām, kuras nevar uztrenēt. Piemēram, es skatos UFC cīņas regulāri, kur it kā tā cilvēka dzīve ir trausla, bet tur divi zēni nevar viens otru nosist 25 minūtes. Bet ja viens ar mazo pirkstiņu noglāst otram un trāpa acī, tur viss ir stop un 5 minūtes ir miers, kamēr viņš neatkopjās. Tad tomēr acis ir vistrauslākā vieta, principā, kas arī, ja gadās meitenēm, piemēram, kad darīšana ar kādu veici, dur acī, jo acis ir vislielākais ārprāts. Sanāk. Tas tā ir, bet cilvēks jau sieviete ar nāgu aci iedomāties. Nē, to visu ir iedomāties, bet pats lielākā problēma ir to, ka cilvēku neļauj viņam izdomāt, ko darīt. Viņu paralizē. Viņu paralizē šīs bailes, un tev pietek kājas un rokas pietek ar svinu, un tu vairs nevari pakustēties, un tu vienkārši vēro, kas notiek. Un tāpēc ir jātrenējās, lai tu dabūtu brīvu domāšanu šajās situācijās. Ir ekstremāla situācija, un tu jau vari vērot, ka tu brauc ar mašīnu, ka tev notiek kaut kāda asāka situācija, kā tev ķermenis saspridzinās, tad atkal mēģinās lābināties un tā. Tad, kad tu esi ieguvis no kautiņā, ka tavs ķermenis ir atlābināts, tad tu iegūsti kaut kādu zināmu meistarību. Ja? Jo tādā brīdī tu sāc domāt brīvi, tu vari pielietot kaut ko. Sākotnēji, jo tu neko nevari pielietot, tu jau vienkārši kā sanāks, ja? Kā tavs ķermenis nostrādās. Un tāpēc ir tā tūcīņa ir ļoti svarīga arī priekš militārām lietām un visām, tāpēc, ka tu ieraugi, kas cilvēkā darās iekšā īstenībā. Jo tad, kad tev ringā kāds uzbruk un iedzēr tev stūrī, tu vari iziet tikai caur to cilvēku. Tev nav cita ceļa. Ja? Un daži nobīstās, daži aizvarās, daži aizklājās. Un tā ir tāda, tu sevi iepazīsti. Patiesībā tūcīņa jau ir, lai tu iepazītu sevi. Tu nekad viens pats tu nevarētu iepazīt, kas tev iekšā darās. Ja? Bet tad, kad tu esi tūcīņā, tu sāki tevīm darboties, tu izlaid pirmos sitienus, tu ieraugi, kas notiek ar tevīm. Un, ja tu esi gatavs to ieraudzīt un to strādāt, to var tikt galā. Ja tu uz to nepaskaties, ja tu domā, ka tūcīņa tikai kādu citu sist, tas nav tā. Tūcīņa patiesībā tas ir instruments, kas tevi padara smalkāku, tavu uztveri. Jo tu, kad spēlē ģitāru, tu tik nesaspringsti. Tu spēlē brīvi, un ja tu brīvāk spēlēsi, jo tu labāk izjutīsi mūziku. Es saspringstu tikai tad, ja es redzu tas cilvēks, kuriem jāmaksā honorārs, ka viņš lēnām iziet ārā no telpas, iekāp mašīnā un aizbrauc. Tad es sāku saspringtāk spēlēt. Tad tu esi palaidis kaut ko garām. Jā. Tā ir, un tas ir ļoti līdzīgi. Tā kā tu dejo,
ja tu saspringsi, tu neizjutīsi partneri, tu neizjutīsi dēju, tāpat arī tūciņi. Tas ir viss. Protams, tikai grūti saprast, kā var cilvēks atslābināties un kā viņš var būt brīvs kaut kādā kautiņā, reālā cīņas. Tā ir meistarība, tā ir meistarības pakāpe. Tad tu vari domāt un tad tu vari izdomāt, kamēr tu saspringsti, tev jebkuras domas vai idejas, kā tev jānostājās pret 3, 2 vai 4, tas viss nedarbosies. Tu vari to izdarīt tikai tad, kad tu esi brīvs, kad tev ir brīvs prāts. Tu vari visu laiku aiz tā viena, ar kuru tu darbojies, tu viņu visu laiku var pakārtot pret tiem, kas mēģina tev uzbrukt. Un tu nostājies tādā pozīcijā, kad viņš visu laiku viņam traucē. Vēl esmu piefiksējis uz ielas, ka strādā jautājumu uzdošanu. Apmēram, ko tu man izdarīsi? Ko tu man izdarīsi? Ko tu man izdarīsi? Un tas teiksim, pretī ir tāds pusidiots, viņš reāli domā atbildi. Un kamēr viņš domā atbildi uz tiem jautājumiem un iesaistās kādā komunikācijā, tikmēr viņš neko nevar izdarīt. Tas pats ir slavenajā UFC, kur ir tur daži, teiksim, tāds holanders, kurš visu laiku runā ar tiem pretiniekiem. Vienkārši kaitnīgi, kas ir šeit izglējas normāli, ko apēd, kas tev tur šeit stēr, ja? Un tie viņi nevar vienkārši koncentrēties, ja sākās kaut kāda baigā muldēšana un tarkšķēšana. Tas arī ir ierocis, vai ne? Nē, tas ir, tev ir veids, kā tu vari iziet no situācijas. Tev, piemēram, vecrīgā kāds uzbruka, un tu jūti, ka tu vari zaudēt, un tev var nopietni savainot. Izsit skatlogu kaut vai, viņi visi aizmuks uzreiz, tu to cīņas vinējis, tu esi izgājis vesels. Diemžēl esmu dzirdējis, tur parunāju ar dažiem policistiem, ka pārsvarā visi tie uzbrukumi ir baigi podlie uz ielas, pārsvarā no aizmugurs, ar nāzi no aizmugurs, un tā, ka tu īsti to sitēji neredz, ja mēs runājam par vecrīgu un par naktīm un tā tālāk, ja, ka tur viena runā un no aizmugurs un tādā garā. Tā ir situācijas novešana līdz tam. Pirmkārt, ir, kā tu vari nonākt tādā kompānijā, kur tas viss notiek? Tā klasika ir tāda, kad viņi iet no tiem rokfērnīcām un kur tur ārā kaut kādos 4 no rīta pus 5 un ir kaut kāds brāņģis, kas uz 3 naktī uzliek pulksteni, ja, un iet medīt. Ja, izdzer mēlu kafiju un iet medīt visus tos, kas grīļīgi iet mājās. Ja. Un pārsvarā viņi visi vienkārši pamostās bez tupelēm, pulksteņiem un naudas, neko vispār neatceras. Es tev, ka tu neredzi, tu pat neredzi pretinieku, drīzāk uz ielas naktī. Jā, nenonāk tur vienkārši. Tā situācija ir tāda, kad, ja tu esi palicis viens un tu grīļojies kaut kurē mājās, tad arī tas ir jautājums, tad agri vai vēl tu sameklēsi to problēmu. Tev jau nav jābrauc ne uz Somāliju, ne uz Afganistānu, lai tu piedzīvotu kaut kādas problēmas. Uzvelc labu pulksteni, uzvelc kaut kādas labas drēbes un aiziet pa maskačku un pastaigājies. Piektdienas vai sestdienas vakarā, vai ne? Iereibis. Tā kā viss tev tiks un viss tev būs. Mēs paši varam sevi pasargāt. Mēs pirmkārt jāapzinās to, ka katra vieta viņa nosaka kaut kādas lietas. Un tev ir jābūt tomēr tam gatavam. Tu nevari tā nonākt vienkārši ierēbis kaut kur uz ielas. Tā. Jā. Skaidrs, par to mēs arī esam parunājuši. Vai varianti pret nāzi, vai variants 1 pret 3. Man tas pierzīs, man tas baigi svarīgi. Mazliet par to, kas notiek pasaulē, par Ukrainu ir skaidrs, tikai nav skaidrs. Mazliet nav skaidrs, kāpēc viņiem nedod ieročus ne Eiropa, ne Amerika. Tagad tas lielais balsojums par 60 miljardiem priekšā. Bet pastāst man lūdzu, kā varēja Hamas kaujinieki iet Izraēlas teritorijā un 6 stundas darīt, ko grib. Neviena policijas, nevienas armijas, neviena helikopteri, neviena 6 stundas pasaules labākais izlūkdienests. Kā tas ir iespējams? Man nepatīk minēt. Es nenodarbojos ar gaišuzdēšanu. Es nepatīk minēt. Tas, protams, viņi uzbruka arī armijas vienībām, arī policijas vienībām. Un tas, kad viņi izlaida šādu, protams, tas ir jautājums, ir pēc pēcdienestu nopietns jautājums. Bet to, ka tas bija nelietīgs uzbrukums un kad civilējiem viņi tur grieza galvas, tur galvenāja bērni. Es saprotu, ka sākumā nebija neviena. Viņi vienkārši viņi uzbruka arī vienībām. Viņi arī uzbruka policijas vienībām. Bija policijas vienības. Jā, viņi uzbruka policijas.
Tik, cik uz doto brīdi dežūrēja, tik arī ir. Bet viņi bija pa maz. Viņi bija pa maz, lai apturētu tādu. Un viņi parādīja to, ka viņiem nav sistēma, lai tev pēkšņi... Nu, tas pats, kas tu, piemēram, tagad tu atrastos vecrīgā izmest desantu. Ja? Nu, tev vajadzētu tik un tā kāds pusstundu, kamēr tu saģērbtos, tu dotos kaut kur, meklēt tā policijas vienība momentāli īstā parācīja, kas notiek tālāk, kad vienkārši Hamas ir mūsu valstī. Kā tur? Vienkārši 6, tas nav stundu, 6. Tā ir visi, tā ir vesela darbdiena, neviena nav. Tā ir, bet tas ir, kamēr cilvēki apjēdz, kas notiek, tas bija ļoti masveidīgi. Tam ir vajadzīgs kaut kāds laiks, kamēr un tuvākās vienības viņa uzbruka, viņas iznīcināja. Tur bija nocirsts galvas arī tiem karavīriem. Tā kā tur bija tas bija nopietns uzbrukums. Jā. Klau, parunāsim tagad tev. Tu runā, ka esi Ogrē ļoti labs saimnieks, bet, teiksim, tu varētu, es tev kā politiķi paprasīšu nosaukt, teiksim, 3 labās lietas, kas ir notikuši Ogrē, piemēram, pēdējo 5 gadu laikā. Pēdējais, tikko mēs dzirdējām, dzemdību nodaļa ir atvērta, jā, ļoti moderna. Kas vēl? Ko tu izdarījis labu Ogres novadam? Mēs esam uztaisījuši, uzbūvējuši vienu no labākajām Latvijas bibliotekām par šo laiku, un ģimnāzija. Ģimnāzija mums ir labākā, es teiktu, Baltijā. Tagad pat ir tā kā aicina ciemos pastīties. Kas tur ir tāds labs? Ir manēža viņā. Viņā ir 5 sporta zāles. Viņā ir ļoti labi ķīmijas kabineti, bioloģijas. Tur, viņi ir domāti tā, lai viņi arī saturiski būtu labi. Un uz to mums pieteicās daudz jauni vīrieši, kas vēlās būt pedagogi. Un mums bija kaut kādi 5-6 pieteikumi, kuri vēlās būt klases audzinātāji. Un tādā veidā mēs līdzsvarojam šo sieviešu un vīriešu īpatsvaru ģimnāzijā. Un tas, kas mums pietrūka, jo mēs jau visi esam mācījušies, kad skolā bija 99% sievietes. Tomēr bērnam vajadzīgs arī šī pieredze. Un ja mums ir labi apstākļi, tad mums stāv rindā gan pedagogi, gan bērni. Tātad biblioteka, ģimnāzija, dzemdību nams, jā? Ogre ir ļoti skaists Ziemassvētku laikā. Decembrī vienmēr spēlē 2 vai 3 reizes privātos pasākumos Ogrē. Super skaisti Ogre. Kas vēl tāds labs ir padomā? Mēs Ikšķilē tagad būvējam šo te biblioteku. Tur par 3 miljoniem tiks uzbūvēta biblioteka, apkalpošanas centrs, daktariem telpas, kur cilvēkus pieņemt, izstāžu zāli. Tā kā, tā. Klaus, jā, un par tiem arī runā, visiem ir nelabvēļi. Man ir nelabvēļi, un par tiem runā tā kā par tādu diktatoru, jā, tā kā par tādu stingrā roku un saimnieks, un daudziem liberāliem tādiem cilvēkiem, kuriem patīk demokrātiem, ka visi tur kaut ko, vai ne, baigi izsakās un piedalās. Tas nepatīk, bet pirmais, ko es piefiksēju, ka bija, tad karš sākās, un tas sankcijas sarakstā, tas Piotrs Avens. Es nezinu, viņš ir lojāls Putinam vai nav? Viņš tā kā ir par karu vai pret karu? Tas Avens. Avens pirmajā dienā, kad sākās karš, pameta Krieviju, un vairāk tur nav rādījums. Skaidrs. Un viens sakot, viņš grib uztaisīt marmora skulptūru izstādīt, jā? Kā tas bija? Jo tev piesēja to, ka tu apmēram, protams, atkal žurnālisti uztaisīja to tā, vai nekāpēc mums kaut kādas sankcijas sarakstā iekļaut miljardieru izstādi jātais Ogrē. Priekš kādēļ tas bija vajadzīgs? Tu jau taču zināji, kāda būs reakcija. Man ir tā, ka es esmu bijis ļoti daudz pasaules muzejos. Esmu braucis par pasauli un baudījis daudzas pasaules muzejas, mākslas, arhitektūras, skulptūras, Roma, Parīze, Londona. Bet tas, ko es redzēju pie tā Piotra Avena,
viņam ir brīnišķīga šo te porcelāna latviešu mākslinieku eksponāti. Un tādi mākslinieki kā Ancis Cīrulis, ļoti sēni un reti. Viņam bija teinīca par lāčplēsi, kas mums ir aktuāli. Sanāk tā, ka mēs vienīgo, ko mēs varam uzlikt sankcijas, tas ir savai kultūrai un savai mākslai. Pēc tam tie latviešu māksliniekiem. Jā, latviešu māksliniekiem. Tad, kad jūs skaties uz mākslas darbu, neviens nedomā, kam viņš pieder. Jūs baudiet to mākslas darbu. Tāpēc kā uz skaistu kailu sievieti jūs skaties, jūs nedomājat, no kādas ģimenes viņa nākas. Jā, mēs to nedomājam nebrīdī. Jā. Ja mēs skatāmies. Vienkārši tie atkal žurnālisti, kas ir savs. Kā domā, kāpēc vispār žurnālisti tev nemīl? Nē, tāpēc, ka nemīl, tāpēc, ka tu runā to, ko tu domā, tu no viņiem nebaidies. Viņi tev nevar iebiedēt. Es arī biju uz barikādēm. Un stāvēju pie Latvijas radio, es biju pie Latvijas televīzijas. Man bija 18 gadi, es biju gatavs mirt, lai no turienes mēs dzirdētu un redzētu patiesību. Tagad tā nav. Un man liekas, ka ir svarīgi, ka sociālajie tīkli patiesībā ir parādījuši, kad viņi nevar šo patiesību aprakt vienkārši tā. Sociālos tīklos to visu var izstāstīt, izrunāt un cilvēki to var redzēt. Tāpēc mums ir jācenšas, mēs negribam dzīvot kā Krievijā. Mums ir jācenšas dzīvot brīvā Latvijā, kurā visiem ir tiesības. Un tiesības izpausties. Viņi sauc mani par diktatoru, bet pagaidiet, mēs esam vinnējuši vēlēšanas, mēs esam ievēlēti, mēs esam dabūjuši pārsvaru, mums ir vairāk nekā 50% mūsu deputāti ir ievēlēti Ogres novada domē. Mēs esam paņēmuši no citām partijām, vēl neskatoties to, ka mums ir visa absolūtā vara, mēs no citām partijām arī esam piesaistījuši cilvēkus, un viņi arī strādā Ogres novada domē. Tā kā šī gadījumā tāda ir tā demokrātija. Demokrātija ir, kur mazākums uzklausa vairākumu viedokli. Ja kāds grib savādāk, tā nav demokrātija. Viņi paši patiesībā runā pretī demokrātijai. Un par manīm Ogrē plusiņas man saldeva 5000 cilvēku. Nedaudz vairāk kā Siliņas kundzei. Ja? Tā kā patiesībā tā ir demokrātija, tā ir demokrātijas izpausme. Jā, varbūt tās nepatīk, kad es skatos uz daudzām lietām diezgan konservatīvi. Ja? Bet es uzskatu, ka tā ir pareizi. Un kas tad mūsu Latviju nosargās? Nosargās vīrišķīgi vīrieši, kas stāsies zemesardzē, kas būs armijā. Tā ir vērtība, un par to tagad ir jārunā. Un viņu tas gars ir jāceļ. Un tas, es domāju, ir svarīgi. Svarīgi mēdījos un svarīgi citur, vai ne? Lai mēs būtu demokrātiski, jā, es ierakstīju, ka Egils Helmans būs slavenajā YouTube radījumā no Būšķuks Pirienas Rānkiviča momentāli feisītī Ogres ziņas. Tātad, te ir Ogres ziņas, uzreiz nāk klajā ar kaut kādiem 5-6 jautājumiem, bet... Jā, pieņemsim, vai ir kāds konkrēts iemesls, kāpēc Helmans nedabūs pielaist valsts noslēpumam? Ogres ziņas, tas ir sociāls projekts, kurā cilvēki, kas ir apbižoti uz pasauli, viņi var izteikties un viņi var rakstīt tur savus komentārus un arī savus pārdomus. Tā arī tādam ir jābūt. Jā, bet par to valsts noslēpumu. Es nedodu valsts noslēpumus, tā kā es nevaru atbildēt uz šādiem. Jā, ka Helmans nedabūs pielaid, jā, kāpēc es domāju, ka nedabūs, jā. Varbūt tās tāpēc, kad es braucu un palīdzēt Ukrainai, varbūt tāpēc man neiedos pielaid. Ko Ikšķilas novada iedzīvotāji ieguvuši pēc pievienošanas Ogres novadam?
Ikšķils novada iedzīvotāji ir ieguvuši stabilu novadu. Kā es arī teicu, mēs, ja Ikšķils iedzīvotāji pirms tam vēlējās pa 3 miljoniem uzbūvēt šo te biblioteku, tad es teicu, kad var šādus te objektus būvēt, piesaistot valsts finansējumu vai Eiropas struktūra fonda finansējumu. Un tajā brīdī, kad Ikšķils novadu pievienoja, nākošajā gadā mēs piesaistījām 1 300 000 valsts finansējumu un iedevām arī vēl savu finansējumu 2 miljonus. Uzbūvējām par 3 300 000. Uzbūvējām par gandrīz 2 miljonus šķeldu katlamāju, jo Ikšķils novads bija problemātisks ar to, ka viņi bija atkarīgi tikai no Krievijas gāzes. Un, ja mēs bijām domājuši jau iepriekš un skatījušies, lai tas tā nebūtu, kad visi šie resursi viņi paliek dārgāki, tad mēs esam šogad uzbūvējuši šķeldu katlamāju, un tagad mums ir līgums uz parakstīšanu, kur Ikšķils novadā tiks veidots LED apgaismojums par 600 000. Ziņā, varbūt īsti, bet ko es gribu pateikt Ogres ziņām, ka pirms rādījuma mēs runājām par to, ka es varētu lasīt šos jautājumus, un es jums ar Ogres ziņas cienītājs apgalvot, ka Ikšķils teica mierīgi, maucam, lasam, atbildēsim. Nav tā, ka man ir bijušas šādas situācijas šeit, ka vai nekādas idiotas nelasam un tā tālāk, kad vispār neko negribu zināt. Un te, zin kā, viņi mauc uzreiz kaut kādas 7 jautājumus, piemēram, tātad, kāda ir Egīla pieeja sociālo tīklu komentāriem savā profilā, kāds dzēš, kādas atstāja. Tas tā, kāds Egīla prāt ir cienījams vadītājs? Cienījams vadītājs ir tāds, par kuru citi uzskata, ka par cienījumu. Elementāri, jā. Un tas to nenosaka pats vadītājs, to nosaka sabiedrība ar saviem plusiņiem, kad viņi iet vēlēt. Kristaps Jos, TV sarga filmā par Helmanu min, ka viņš piedāvāja savu zināšanas militārajā tūciņā Latvijas armijai, bet ticis noraidīts. Kur bija tie noraidītāji, kur slāpēja Latvijas armijas attīstību? Es domāju, ka neslāpēja armijas attīstību. Tas ir vairāk saistīts ar cilvēkiem, kad viņi patiesībā nespēja atdalīt pelavas no graudiem, un viņi nespēja izvērtēt lietas būtību. Vienkārši palaid garām. Mums bija daudz NBS vadītāji bija tādi parketi, ja, kas ir ļoti tālu no patiesībā gan no NBS, gan arī no militārām struktūrām. Tālāk, Lielādē Rembatas iela taisa jau vairākus gadus, kad būs gatava? Šogad būs. Ne, bet tur ir objektīvi iemesls, tur uzņēmums, kas to darīja, viņam tur sākās gan tur maksāt nespēja vēl kaut kas. Mēs nevarējām laust līgumu, tāpēc, ka tad mēs būtu zaudējuši Eiropas finansējumu. Es biju teicis, ka mēs viņu uzbūvēsim uz šiem pilsētas svētkiem. Tas tā nenotikās. Līgums bija paredzēts uz pilsētas svētkiem, bet mēs nevarējām paredzēt arī ar uzņēmēju, kas aksē šādas problēmas. Bet mēs saglabājām naudu, mēs viņu nepazaudējām, un iela tiks pabeigta, un dotajā brīdī uz viņas notiek darbi. Es šodien biju uz ielas. Redzēju. Kas notic ar solīto veloceliņu Jumprava Ogļi? Vai tie bija tikai pirms vēlēšana tukšie solījumi, vai varētu vairāk balsis noslaukt? Tie nav tukši solījumi. Mēs viņu projektējām 3 gadus. Un tagad projekts ir no Ogres līdz Ciemupei un no Ciemupes līdz Lielvārdei pabeigts. 3 gadus, tāpēc, kad ļoti grūti gāja saskaņojumi ar īpašniekiem, kam ir pievienošā teritorija. Kad katrs domā, kā viņš varētu kaut ko izspiest tur no pašvaldības un dabūt kaut kādu sev labumu. Bet ne visi, bet bija tādi. Un tas ievilka 3 gadus šos projektēšanas darbus. Dotie brīdī ir pabeigts, mēs esam uzrunājuši gan satiksmes ministriju, gan arī varam. Viņi saka, ka būs to struktūra fondi,
kuros mēs arī startēsim, un tad arī sāksim būvēt. Un man logas ziņām ļoti interesē, kādu vietu tavā dzīvē ieņem Jēzus. Tas ir mans ļoti tāds, personīgs. Es tajā brīdī, kad mani tiesāja un vazāja pa tiesām un nepatiesi apsūdzēja, tad es arī atradu ceļu caur ticību. Un, zinām, tādu mieru. Arī šos ogres ziņas, šos te visus kretīniskos komentārus un visas tās apsaukāšanās. Kā lai saka, šie cilvēki vienkārši nesaprota, ko viņi paši dara. Klausies, mums sarunas noslēgumā, jā? Visi bučas varianti un viss tas ārprāts ar tām izvarošanām un zīdaiņu izvarošanām, galvu griešanām, šaušanām, ģenitāliju nogriešanām. Un tu esi kā redzējis savām acīm, ja nevienā pasaules vietā, tomēr ir sajūta, ka Dievs te ņem kaut kādu dalību uz zemes, vai viņš ir atpūties klubkrēslā ar savu dieva cigāru un vienkārši vēro. Zini, kā ir tā, kā ienāk kaut kāds smirdīgs krievs, vienkārši iemet sākumā privātu mājā pa logu granātu, un tad aiziet apšā, kas tur ir palikuši pāris sievietes, pāris bērniņas, nošauja automātu, aiziet tālāk. Kamēr mēs šeit dzīvojam tādās apstākļos, un kamēr uz mūsu galvām nelido raķetes, tad mēs varam spiedalēt par to. Patiesībā, tad, kad mēs nonākam pie frontes līnijas, tad visi cilvēki paliek ticīgi. Viņi sāk kaut kam ticēt un tic Dievam un tic... Pat ja 200,000 zem zemes, 200,000 krusta. Arī pat tad. Un kāpēc tiem nepalīdzēja? Tāpēc, to nekad nevar pateikt, vai tiem, kas ir zem zemes, katram mums ir savā dzīvē savu uzdevumu. Un, es pēdējā laikā daudz lasu par mūsu karavīriem un viņu motivāciju karot gan leģionā, gan stelniekos. Un arī daudziem nepalīdzēja. Ļoti daudzi bija zem zemes. Bet viņi gāja karot par saviem izvestajiem brāļiem, par māsām, par noslapkavotajiem, par nošautajiem kaimiņiem, par savu valsti. Viņiem bija šī motivācija. Un man liekas, ka karavīra profesija ir pielīdzināma dieviem ar to, kad viņš atdod savu dzīvību par citiem. Kā Jēzus atdeva savu dzīvību krustā, par mums visiem, tā arī karavīrs atdod savu dzīvību par citiem. Tas moments, Džeks ierāls, viņš bija bijis misijā, viņš teica, zina, ka Sanģi ir Dievs. Šitais pirksts ir Dievs. Šitais pirksts ir Dievs, vecīti. Es nospiedīšu gailu. Nav cilvēku. Nenospiedīšu, ir cilvēks. Reku Dievs. Šitais te īstās Dievs. Ja? Un es izdomāšu, ka tie tur trīs nedzīvos. Viņš runā... Ierāls, viņš bija... bet viņš runā... Kaut kur ir taisnība. No viņa pirksta kustības rāds, ka tie trīs dzīvos. Viņa ir... Kur tas bija tā saruna? Tur smiltenē mēs runājam. Nav svarīgi. Jā, bet viņa bija... tā saruna bija patiesa virtuvē. Bet tā, kad tu stāvi tādā ierakumā un kad tu cīnies, vai tu stāvi tur, kur notiek, kur tev apkārt ir nāve, staigā, tur tā nedomā. Tur nav vairs tas pirksts Dievs, bet Dievs ir tur un viņš lūdz, lai viņu pasargā. Tā ir tā starpība. Mūsu attiecības ar kairinātāju, ja mēs esam tuvumā viņam, mūsu uzvedība, viņa veidojās savādāk. Šeit mēs varam stāstīt, kā mēs kausimies pret trījiem, kā mēs kausimies pret nāzi. Ja? Bet te, kad mēs būsim pret trījiem, pret nāzi, tās ir citas attiecības. Tās ir patiesas, īstas. Tur nobirst viss pārējais. Bet Dievs tur piedalīsies. Es domāju, tur piedalīsies tavs gadiem iegūtās prasmes, iemaņas, reakcija, talants, pieredze un viss pārējais. Es šaubos, ka vai tavā cīniņā ar nāzi piedalīsies tas kungs. Bet es domāju, ka arī piedalīsies, tāpēc, kad kā es būšu dzīvojis savu dzīvi,
Ja es būšu bijis nelietis un mani būtu jānogalina, mani nogalinās. Nu, tā ir viņa dalība tādā veidā. Nu, tā kā es to redzu tādā veidā. Un šī gadījumā es uzskatu, ka mēs viegli par to runāt, attālināti no frontes. Ir teiciens, jo tālāk no frontes, jo vairāk speciālisti. Jo vairāk speciālisti, jo resnāk ģenerāļi. Ja? Frontē tas ir viss savādāk. Frontē, kad tu esi, tur viss ir ļoti patiesi, tur ir īsts. Ja? Un tur ir šī fronte un šīs, kas notiek šeit Ukrainā, viņa ļoti atšķirās ar to patiesībā, kur esmu bijis citur, Irāka vai tur Afganistāna. Tu dodies, piemēram, vest mašīnu uz Bahmutu, nodot cilvēkiem mašīnu un ceļā dienu pirms mašīnas nodošanas tu saņem ziņu, kad abi divi ir krituši, kuriem tu vedi. Un tu dodies tādā tukšumā. Ja? Tā atbrauc uz turieni, tu satiec cilvēkus, atdod citiem mašīnu, braucot atpakaļ, tu uzzini, kad vēl viens ir kritis no tiem, kas mums paņēma tā mašīnu, un otrs ir slimnīcā, kuram ir uzmest fosforu bumbas un izdedzināts plaušas. Ja. Un tas trakums tas, ka tagad attiecība ir, cik es saprotu, 1/10, reāli nav cilvēku. Jā. Parakstīja mobilizācijas likumu vakar, un cik mobilizēs? 300,000. Jā, bet tas nozīmē to, ka visi tie, kam bija motivācija, viņi devās uz turieni. Mums arī Ogrē būvēja ģimnāzija, mums bija vesela brigāde ukraiņi, kas strādāja. Viņi varēja palikt un strādāt, bet viņi devās atpakaļ uz zemi, kur notiek karš, uz savu dzimteni un piedalījās kara darbībā. Šie jau, ko tagad mobilizēs, viņiem vairs nav tāda motivācija. Un patiesībā, redzot to visu, kas notiek, mums ir jāsaprot to, ka Ukraiņi var drīz beigties, kad viņiem nav to cilvēku tik daudz, lai nostāvētu pretī šai Krievijas masai. Ja? Un vai Krievi gribēs atpakaļ tos visus cilvēkus, kas ir pieraduši varot, šaut un izvarot, kas ir pārkāpuši šo robežu? Viņi jau saprot to, ka viņi nonāks atpakaļ savā dzimtenē, viņi darīs to pašu tur. Viņi vienīgais ceļš utilizēt viņus kaut kur citur. Paldies, ka atradu laiku atnākt mums piecīgo programmu, jā. Un lai tev veicās un arī paveidināt galvu, es domāju, baigi čaņīgs vērās, ja tu esi domas priekšsēdētājs, visi tie darbi un tas galvenais, un viss nāk tev virsū, plus vēl tu atrod laiku aizbraukt uz Ukrainu. Tā kā, lai tev veselība veicās, un paldies, bija baigi interesanti parunāt, jā. Mīļie draugi, laikojiet, ja jums patika mūsu sarunam, dalieties un komentējiet. Ļoti sīklais komentējiet, apsaukāšanos rūpības dzēsīšu, pārējo atstāšu. Paldies, skatījāties, šodien tas viss pagaidām tā. Mūsu atbalsta Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Tas ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kur specifikācija ir darbs ar kredītu apvienošanu, jeb darbs ar esošo kredītu līgumiem. Aicinu ikvienu apmeklēt lkpp.lv un pievienot esošos līgumus, lai samazinātu esošo procentu pārmaksu, ikmēneša maksājumu un termiņu. Nevelc garumā, jo kreditori aprēķina procentus pa dienām. Ņem vērā, pat ja tev ir tikai viens kredīts, arī tad tu vari gūt būtisku ietaupījumu. Piedāvājums, ka ir senākas darbības veicējiem. No bullshit experience kopā ar Andri Kiviču.